Kopā mums ir 43,035 dvēseles par šiem gadiem. Jā, kā Rihards sacīja, ka Jonatans Shuttlesworth ir sacījis, ka kādi kristieši ir pārāk garīgi un ir jākļūst praktiskiem. Un viena no tām lietām bija, ka Dievs man pamudināja pēc evaņģēlistu Siņī konferences. Svētdienā beidzās konference. Pirmdienā tas kungs man pamudināja, saka, ka tu dosies projām no darba. Es noraustījos, es sacīju otrdienā. Es sacīju savam kolēģim, ka es došos projām. Es vēlos mazliet pateikt arī īsu backstory, ka es neaizgāju tajā konkrētajā dienā prom, jo bija iesākti projekti. Es sacīju savam kolēģim, es palikšu pabeigt tos projektus, lai nebūtu, ka pēkšņi es tev uzmetu, jo es gribu tev cienīt savam priekšniekam, bet es neko jaunu neņemšu klāt. Es esmu krāsotājs, tā kā, ko mēs iesākam, mēs pabeidzam, bet tas ir viss. Es pēc tam dodos projām. Tā kā bija palikušas vēl 2 privātu mājas ar tādām mazām astītēm, un tas bija vienīgais darbs, kas man bija zināms, kas būs. Tajā pašā vakarā, kad es atnāku mājās, man bija pamudinājums dodies uz lūkšanu. Jau uzreiz, kā es pateicu, ka es došos projām, man bija pamudinājums, tajā dienā tev nav vakarā ko darīt. Tieši tev ir brīvs tas konkrētais vakars. Dodies uz lūkšanu, ieslēdzies lūkšanā. Un tieši tas bija ap dienas vidu, un kaut kur ap lūkšanas laiku man atnāks ziņa no viena, sakrīt tieši no brāļa Kristu, kurš ir mūsu draudzē. Viņš saka, klausies, ir liels darba piedāvājums. Vai tu esi gatavs krāsot? Un tas piedāvājums ir apmēram, ja tas būtu uz mani vienu pašu, tas būtu vesela mēneša darbs. Un tas ir tieši tas ilgums, kas man ir vēl vajadzīgs. Jo kādu no jums zina, es drīz došos projām no šīs valsts uz kādu gadu. Tā kā man ir vajadzīgs tikai īs periods, kur es strādāju Latvijā. Un tas ir tieši tas, kas nosakta to periodu. Kur nu vēl par samaksu, ka tā ir 4 reizes lielāka dienas samaksa nekā manā regulārajā darbā, kas palīdz man arī vēl tām budžetam tajā jaunajā valstī, kur es došos. Bet es solīju sev un tam kungam, ka es neko neteikšu, ne vārdu draudzē, līdz kamēr es nesākšu tajā jau strādāt. Labi, brīnišķīgi, slavu tam kungam. Tas bija pirms 2 nedēļām, kādām 3 nedēļām. Un vēl par to lūkšanu, ko es tieši minēju. Es nāku un es domāju, super, es ieslēgšos lūkšanā, es sākšu pateikties tam kungam, ka vienkārši man ir tas darbs un vienkārši par tām brīnum lietām, ko viņš ir darījis un ka ir tagad iesāksies jauna sezona, ka es esmu paklausījis, es esmu aizgājis prom no sava darba ar nezināmu nākotni. Un pēkšņi man lūkšanas laikā rosās ticība, jo piedāvājums bija tikai par 4. daļu no tiem dzīvokļiem, kas bija piedāvājumā. Tie bija kā 20 dzīvokļi, un man piedāvāja, klausies, vai tu gribi 5 nokrāsot. Man pēkšņi lūkšanā cēlās ticība, sāc lūgt, ka visi tiks tev. Un tā nebija prāta doma, bet tas bija garāk, ka es satvēru, sāc lūgt, ka visi ir tev. Un es arī vēl atpakaļ ceļā, ejot garām, tieši man tas ir objekts starp draudz un mājām. Un es apstājos uz ielas, un tas kungs arī pamudināja, vienkārši skaties uz tiem logiem un pasludina, ka tie visi dzīvokļi būs tā. Un tagad izskatās, tāpēc, ka es esmu jau sācis strādāt, izskatās, ka tie būs vairāk kā 5 dzīvokļi, bet visus dzīvokļus es nebūtu pagūs nokrāsot, jo es drīz dodos jau prom. Bet viss, kas katru reizi, kad man ir vajadzīga darba diena, man tur ir darbs, un es varu tur krāsot. Un es varu vēl dalīties ar tiem citiem dzīvokļiem, kad vēl citi krāsotāji var nākt. Bet nevienā brīdī nebūs tā, ka aptrūksies man darbs. Bet tātad, tas bija pirms 3 nedēļām. Bet nekādu zvanu es nesaņemu vēl no tā priekšnieka, kurš sacītu, tu vari nākt krāsot. Bet bija viena diena, kur es spēru atkal par praktiskumu, kur es spēru soli ticībā. Un es sacīju, labi, es aiziešu nopirkt specifiskus instrumentus, kas man ir vajadzīgi tieši tam objektam. Un tā būtu bijis muļķība, ja man nebūtu tas objekts, jo tas ir tieši vajadzīgs specifiski tam. Labi, bet es spēru soli ticībā, it kā, ka man jau tas ir, un viņi tie instrumenti tur stāv un gaida. Un vēl ir brīnuma lietas, kas bija notikušas pa tām 3 nedēļām starpā, ka viena darba piedāvājums pēc otra īsi starp, kā Dievs apgādā ar finansēm, vai Dievs apgādā ar konkrētām lietām, vai arī ar darbu, un viss, tur ir brīnišķīgs, daudz mazas jaukas lietas, bet es vairāk gribu tieši vērst uzmanību par šo uzticību Dievam. Es esmu sapratis atšķirības starp uzticību naudam un uzticību tam, kurš sagādā šo naudu. Es neusticos, es nelieku savu uzticību tajā, ka man atnāks darba piedāvājums. Jo vienalga, vai viņš atnāk, vai viņš neatnāk, es jums varu sacīt ar tīru sirdsapziņu,
ka es zinu, ka man šo naudu un šos piedāvājumus sagādā tas kungs. Man to sagādā Dievs. Ja viens piedāvājums atceļās, es zinu vienalga, tas kungs apgādās to, kas man ir vajadzīgs. Tā kā es tiešām ceru, ka katrs no jums satvers to atklāsim, ka tiešām tas kungs ir tas, kas apgādā. Tas kungs ir tas, kas apgādā. Un vienalga, kāds piedāvājums var atcelties. Tad, kad kāds pasaka no šiem darba piedāvājumiem, nē, man nav nekādu uztraukumu, jo es zinu, ka vienkārši tas kungs sagādās. Vienalga, kādā veidā viņš sagādās. Un pagājušajā svētdienā man beidzās visas manas papildus haltūras un viss mans tekošais darbs ar tām 2 privātmājām, visas rokas ir paspiestas, visas naudas ir nomaksātas, un viss pirmdienā ir mana pirmā brīvā darba diena. Bet es negribu brīvu darba dienu. Un tieši svētdienas rītā man uznāk šaubas, tāds lielāks šaubas nekā parasti. Un man ir jāvada slavēšana, es nāku uz draudzi, un es sāku slavēt. Es sāku pa ceļam lūgt un slavēt, un es sāku dziedāt tam kungam slavas dziesmu, ka man jau ir tas, kas man ir specifiskās lietas, kas man ir vajadzīgs, es viņam nosaucu, un es to ietārpu melodijā, un man ceļās ticība. Dievkalpojuma laikā kaut kur ap 12. man atskan zvans, hei, tie dzīvokļi ir gatavi, vai tu gribi nākt krāsot? Tas nozīmē, es veselu nedēļu esmu jau sācis strādāt, neviena diena nav bijusi tāda, kur es būtu bijis bez darba, un katra diena ir bijusi tāda, kur man nav bijis tekošais tāds darbs, kur ir man darba priekšnieks, kur man ir zināma nākotne. Katra diena ir bijusi no uzticības uzticībā tam kungam. Un es esmu sējis, es esmu devis to, ko es esmu gribējis dot, es esmu ietērps labās drēbēs, es esmu ēdis labu ēdienu, un es esmu dalījies ar cilvēkiem ar to, ko es esmu gribējis dalīties, esmu devis vairāk, kā es esmu agrāk devis, un tas kungs ir apgādājis, un tas kungs ir sagādājis arī šo lielo darbu piedāvājumu. Jā, slavu. Jā, halleluja!